Maksimā iebruka jumts, būs nepieciešama palīdzība. Mēs esam ārā pirmo cietušo. Mūsu dienestu darbinieki atrašanās vietu, iespējams, viņi ir aprakstiem grūši. Pirmais es Rīga 5, tika izlūs vēl viens ugunsdzēsis zīs. Stāps liela pa dzīvi. Iznest vienu vienību. Diena bija, ka diena, normāla dežūra sākās viņa, kā vienmēr, 8, vai cik, jā, bez 15, 8 toreiz. Dežurējām pirmā maiņa, zvaigžņu maiņa, ka pēc tam nosauca viņu. Iestājāmies dežurā, es papildus vēl studēju medicīnas koledžu. Un es mācījos īstenībā. Atnācam uz dežūru, pieņemam tehniku. Nu, viss kā pienākās. Nu, sākam pildīt savus dienas pienākumus. Es neatceros, vai bija nodarbības kaut kādas, vai nebija, vai kaut kāda TA varbūt. Nu, īstenībā neatceros. Vada komandieris pie maniem atnācis jaunais. Viņš tajā laikā studēja Tehnisko universitāti. Nu, darba laikā viņš aizbrauca, man liekas, 2 uz mācībām. Es biju uz otras mašīnas, un mēs rotāciju uztaisījām. Pirmās mašīnas nodaļnieks aizgāja uz otru mašīnu, es vada komandiera vietnieks aizgāja pa vadinieku uz pirmo mašīnu. Uz to laiku, kad viņš ir probūtnē. Nu, es studēju, kad tagad atceros anatomiju, baigi grūti gāja. Dzirdu par rāciju, 5. daļa kaut kur aizbrauca. Laiku precīzi neatceros, man liekas, ap 5 kaut kur. Kaut kā baigi viņi tur skaļi. It kā notika sprādziens, it kā nenotika sprādziens. Nu, es baigi neiedziļinājos, jā. Nu, tur ir tas vecums, kad es tikko atnācu, jā. Man bija visu interesanti, kurš kur brauc un kā viņi tur un kā. Kad jau drusciņi padienē jau bija. Nu, aizbrauca. Mēs nebraucam un arī labi. Nu jā, pagāja kaut kāds laiciņš, skatos vēl, nu dzirdu, vēl atbrauc mašīnas tur, nu, kaut kāds nopietns, uztaisīja rāciju skaļāk drusciņi. Nu jā, pēc tam zvan man vadinieks, jā, ka viņš jau uz ganību dambis, nu, no daļas tur 2 minūtes, jā. Šis teica, nu, taisam rotāciju atpakaļ, jā. Un mums izsaukums. Labi, otrā mašīna. Es skatos, mēs nepaspējam vēl rotāciju uztaisīt. Ivars jau gandrīz iesēdās mašīnā, nu jau brauks. Es teicu, Ivars, nu, Jānis sazvanīja, jā, teica, davai es braukšu ar savu mašīnu. Un viss, es izņemu viņu no mašīnas, Ugļu bojani un aizbraucam. Es, šoferis, mēs 3 bijām uz otras mašīnas. Nu, sākam to, priekš manīm tas bija pēdējā dežūra, pēdējais brauciens. Nu, braucam, pēc navigācijas, nu, uz Pārdaugavu bija skaidrs, kur tā Priedainis, es pat nezināju, kura rajonā. Interesantākais, kad es, principā, es nekad nezvanīju sievai kaut ko pateikt, ka mēs braucam. Nu, nedrīkst teikt nekad, jā. Nu, varbūt kaut kādā jaunībā tur zvanīju. Es viņai piezvanīju, teicu, klausies, uz Zolītūdu nebrauc tur. Kāds sakas ar to Zolītūdu, viņa Ziepniekalna strādā, dzīvo Salaspilī, vispār 2 daži. Viņa arī tā pabrīnīja, es teicu, nu labi, nebraukšu, ja viņš tā pateica. Un sanāca tā, ka mums tas braukšanas problēmas sākās jau no pašas daļas. Tvaika iela pilna ar mašīnām, sastrēgumu, nu kaut kā apbraucam. Ganību dambis, gandrīz visur sanāca braukt pa pretēju joslu, jā. Un, principā, tas ir aizliegts. Jā. Bet mašīnas bija, nu, ļoti daudz tajā vakarā. Pie Kongresa nama vispār, nu, nav iespējams izbraukt, jā. Un pagriežamies uz to Vanšu tiltu, kaut kā sāk laist tur mašīnas, nu, kaut kā, nezinu. Tikam līdz turienei, nu, stāv tas veikals.
Jā, pusi sabrukuši. Nu, skatos, musē strādā. Mēs izgājām visu to veikalu. Ar Aleksandru paskatīties, varbūt kaut kur, ziniet, ar veikala cilvēki bija kaut kā tā. Paskatījāmies, nē, nav. Daudz bija cilvēks, tu ugunsdzēsējs musēs. Nu, mēs atradām vienu vietu, jā, kur īstenībā neviena nebija. Mēs teicām, nu labi, strādāsim te. Līdz mašīnai bija slinkums iet. Jā, paņēmam tur no letes, tur lāpstas, tur bija viņam tas dāras lāpstas perfektas. No, tāpēc, ka darba tur bija. Es pēc tam tikai sapratu, kāpēc tur bija kaut kādi šķēmbas kaut kādi, jā, tur sasistas pudeles daudz, jā. Nu, tu jau pats zini, ka satiekamies, čau, tur Reinholds tur atnāca. Es teicu, klausies, man nekādas hidraulikas nav. Principā šito paneli mēs ar hidrauliku, ja tev ir uz mašīnas, davai piepacelsim, tur kaut ko var darīt. Šis, jā, ok, strādājam. Pēc tam, nu tālumā Ugi satika, Ugis, čau, nu tā kā vienmēr. Teicu, mēs te, Valdis Dzerve atnāca. Pēc tam viņi nozīmē, man liekas, pie mums pa galveno. Varbūt maldos. Nu, mēs jau strādājam, tur nebija jēgas, tur kaut ko darījām lietas labumu. Tā paspīdēja ar ūkturi, pasties, nu, cilvēks tur zem tiem sagruvumiem, nu, zem paneles, jā, tur. Tā parunājām ar Edgaru, teicu, davai, varbūt, nu, pie šitā pirmā, ja mēs viņu redzam, tad mēs varam sākt kaut ko jau darīt. Nu, davai, teikts un tas un izdarīts. Tur kaut kāda vesela kaudze bija ar pudelēm. Es teicu, tas bija alkohola nodaļa, baigi tur. Kur viņi, es līdz šim brīdim visiem stāstu, kur viņas svētki it kā nekāda nav. Jā, 18. beidzās, bet savedas starpā ar paletēm, visādi aliņi, visādi tur ļoti daudz saveza bija. Nu, principā, paņemam lāpstus no veikalā, līdz mašīnai bija ļoti tālu iet. Tā bija vieglāk, jā. Atrakam drusciņu, atradam, man liekas, Stanislavs vai es nezinu kurš. Viņi atneca hidrauliku. Mēs vēl štukojam, varbūt paņemt spilveņus, bet ar spilveņiem būtu drusciņu grūtāk, jā. Paņemam domkratu, un tas panelis baigi zolīti piepaceļās. Jā, piepaceļās uz kaut kādu augstumu. Viss varēja ielist tur iekšā. Nu tā un sarunājām. Es teicu, nu davai es ielidīšu iekšā. Nu, bez virviem, bez nekā. Paņemšu viņu aiz muguru. Es tāpēc, ka redzēju, viņu, tam cilvēkam bija bikses siksna. Ja? Es paņemšu aiz bikses siksnu. Ja? Jūs mani vēl kā tārā aiz kājām, ja? Un mēs dabūsim viņu. Varbūt, ja nedabūsim, tad nu, štukosim tālāk, kā drusku otru paneli varbūt piepacelt, varbūt viņi ir vienīgā tur bija. Es jau nezinu, cik tur sabruka, 2 paneļas vai 1 tikai bija. Nu, musē baigi perfekti aizgāja uz augšu. Nu, un viss. Tā diena, parasta darba diena. Teiksim, es tad biju Jūrmalas daļas komandieris un parasti 8 stundu darba diena. Iesāku, nobeidzu un principā jau biju mājās. Kad notika traģēdija, Zolitūdes notikums, teiksim tā. Nu, un tad jau no mājas braucu uz turieni, uz notikumu vietu, no Purciema rēķinu uz Zolitūdi pāri visai Rīgai. Man bija kaut kādā, nezinu, kāpēc, bija ieslēgta rācija un tīri nejauši. Dzirdēju, ka tur ir nogurumi, tur ir cietušie un kas tur vēl, un pat negaidot šefa ziņu, kad ir jābrauc, sēdos un aizsargtais bija mašīnā. Viss bija sapakots un braucu uz notikumu. Tik līdz turienei bija arī pagrūti, jo, teiksim, tur brauca gan vugds, gan policija, un principā tur bija nostupēta visa satiksme jau tanī virzienā. Bet, es iesēdos astāja policijas busiņam laikam, un tad diezgan veiksmīgi aizbraucu līdz turienei. Es tā pirmajā momentā neanalizēju, kā tas izskatās, kas tur ir un tā tālāk, jo atradu glābšanas darba vadītāju, tas bija reģiona šefs uz to momentu jau, un dabūju savu iecirkni,
nedaudz tur apskatījos apkārt, kas ir, bet, principā strādāju savu darbu iecirknī un neanalizējot uz to momentu kopējo, teiksim, ainu. Tas bija vairāk tā kā glābšanas darba vadītāja uzdevums. Es neteiktu, ka tas notikums izsita tā fundamentāli no sliedēm. Nē, es tā kā, es nezinu, vai noskaņojos, vai jā, bija uz pāris sekundēm, kad kas notiek, bet principā tā galva visu laiku strādāja, bija saprotami uzdevumi, protams, kaut kāds algoritms mūsējs, un tā arī strādāja, teiksim, neanalizējot, kas tur ar tiem cilvēkiem vai kā, bet ir konkrēts uzdevums, ir glābjamais, ir sava kaut kāda komandiņa iecirknī, un ar to arī strādājām. Teiksim, es nestrādāju ar baigajām masām. Manā iecirknē es zināju, mēs zinājām, ka tur ir tie cietušie, un mēs strādājām 5 cilvēki, varbūt, ar 5 mēs apmēram pārsvarā bija no 7. daļas, un nebija, man šķirošana nebija jāšķiro cietušie, vai jādomā, kā viņus līdz ātrajiem. Mēs strādājam konkrēti, līdz 2. nogruvumam mēs strādājam uz vienu cietušo, kuru mēs mēģinājām atbrīvot no tiem betona gruvešiem. Un tas gandrīz arī sanāca, bet nepietika nedaudz laika. Līdz tam 2. nogruvumam vai momentam, kad mēs paliekam par glābjamajiem, viss iet savu gaitu. Teiksim, kā jebkurā notikumā. Tev ir konkrēti darbi, konkrēts uzdevums, tev ir instruments, tev ir cilvēku resursi, tev viss ir, tu vienkārši strādā. Un pēc tam, kad tu paliec par glābjamo, tad gan viss pamainās. Jā, varbūt uz atpakaļ tas laiks neiet, bet viņš velkās ļoti, ļoti. Un tad ir tā, jā, kāpēc jūs neglābjat? Varbūt sākumā tās kaut kādas sekundes vai minūtes, kāpēc jūs neglābjat, bet pēc tam, vismaz es sapratu, ka tas notikums jau startā nav vienkāršs. Un nebūs tā, ka hops, mēs tagad esam cietušie, mūsu tūlītās arī izvilks. Ir savas procedūras vēl jau vairāk nogrūmos, tas ir, tie ir ļoti sarežģīti darbi, kuros ir jāvērā visi aspekti, jo tu nevari vienkārši celt kaut kuru bloku, jo tas bloks varbūt tur piespiedīs citā vietā citu cilvēku vai kaut kā, un tāpēc, bet jā, laiks vilkās, diezgan vilkās, un tā orientācija laikā pazuda vispār, tāpēc es tā īsti pat nezinu, cik ilgi es tur pabiju kā cietušais. Man vairāk ir prasījuši to jautājumu, man tādas atbildes nav. Tas bija kaut kāda sekunda. Kaut kāds sitiens pa muguru un viss. Un es tumsā. Priekšā man Valdis dzerve, pēc tam es sapratu. Mani saspieda starp paneli un domkratu piespieda. Kājas piespieda ar kaut kādam caurulēm. Rācija nestrādā, kaut kādi putekļi, klusums, un neviena nav. Mēs tur savā starpā, es nezinu, kā Valdis izlīd ārā, bet viņš starp 2 paneliem bija. Viņš vienkārši perfekti pa vidu. Jā. Es nevarēju tikt vaļā no turienes. Kā saukšai, es nezinu, galvu uz leju. Viss. Vienīgais, ko Valdis iedod, tad man savu rāciju, ja? Es domāju, ka viņam rācija strādās. Nestrādāja neviena rācija. Es dzirdēju, mums nedzirdēja. Varbūt dēļ šitā betona. Un laiks sākās vilkties. Man pēc kaut kāda brīža baigi sāk dusmas palikt. Ko tie pižarnieki tur dara? Ko viņi nevar neko izdarīt? Pēc tam, ko es dzirdēju? Glābjam no sākuma mūsējos un pēc tam visus pārējos. Jā. Dzirdēju, kas augšā darījies. Viņi strādāja. Viņi vienkārši strādāja, darīja kaut ko.
Cik es saprotu, ka tas bez ceļam krānas nebija nekādas jēgas tur kaut ko darīt. Nav iespējams pacelt to betonu klūci, nē. Laiks vilkās, paskatījos blakus man. Es nezināju, ka tas lācis ir. Es domāju, kaut kāds ugunsdzēsies, tāpēc, ka mūsu zaļais cimds, kivere un viss, un viņš tā. Es jau pa laikiem neatceros. Man liekas, mani pēc 4 stundām, viņu vēl vēlāk. Viņš tur nogulēja arī tajā embrija pozā. Roka kustējas, tad dzīvs. Jā, doks arī ielida iekšā, iešpricēja viņam kaut ko. Vitālijs Zahārovs, jā. Jā, pēc tam es palūdzu, lai man iedo škēres. Man te starp kājām viena bija kaut kur zem paneļa kāja, otra bija, es jau neatceros, neērti. Roka šitā palika mēmā, vispār es viņu nejūtu. Es viņu pēc tam paņēmu tā, kaut kā atbīdīja, kā lupata. Jā, palūdzu škēres, pēc kaut kāda laika man viņi arī tur, es domāju, ka štukoja ar tiem spilveniem, kā izdarīt, varbūt sabīdīt tas paneļus, varbūt kaut kā. Iedeva man škēres ar pārkniebu sev, to cauruli kaut kāda tur. Vai ūdensvāda, vai tur, es nezinu, komunikācijas kaut kādas, jā, kas saspied man kājas. Izdevās, jā, kaut ko tur. Neteikšu tā, ka bija baigi forši, jā. Un, ko es atceros, baigi sevi gribēs savaldīt, jā. Savaldīt tā, tāpēc, ka uz kaut kādu brīdi sakas kaut kāda psihoze, nezinu, kaut kā sāk tur, psihot, vienkārši psihot. Nezinu, kāpēc. Varbūt kliedzos tiem, kas tur it kā neko nedara. Es apzinos, ka viņi dara kaut ko. Bet man liekas, ka viņi tur Lunīdzēnā kafiju dzera. Tā nē. Es pārliecināts, ka tā nebija, jā, bet iekšā man bija. Jā. Un kad atbrīvoja kājas, jā, sāku, baigi bija, atradu pudeli ar to Rums kazino, kā tagad atceros. Viņam tas kakliņš tāds interesants. Es viņu sasitu, un man izveidojas tāda lāpstiņa. Es sāku ar to lāpstiņu tur, nespēlēties. Ar kreiso roku tur ātrāk. Tur arī kaut kādas šķembas, viss. Un tā es dabūju, jā, es pārkniebu šito, dabūju. Un pēc tam, tagad es atcerējos, jā, kāds teica, vai tas bija Ugis vai kurš, krāns jau atnāca vai nāk. Jā, tagad es atcerējos, nebija tā, ka piepacēla to paneli. Bija iedeva vēl vienu domkratu, jā, mēs uzstādījām, piepacēlam vēl to paneli. Drusiņ piepacēlam. Un mani saspieda starp domkratu un paneli, jā, un es tur nokritu. Jā, mans domkrats nokrita, jā, un viss. Pēc tam bija pats interesantākais. Mani aiz kājām tie, kas neko nedarīja augšā, izvilka kā korki augšā, jā. Es kā? Es jau augšā, viss ok. Iekšā kaut kā bija apzināta, ka es domāju, ka man taču pēc tiem diennaktīm atkal uz dežūru jāiet, jā. Es domāju, ka, teicu, davai gulies uz tām nestuvēm. Es teicu, kāpēc uz nestuvēm? Es pats aiziešu. Tas arī bija. Kur tu aizies, nekur tu neaizies. Ladna atnesa man, aiznesa uz tiem pie atriem. Un sākās pats interesantākais. Sākās ārstēšana. Tur daudz diagnozes bija visādas. Sākās ārstēšana, rehabilitācija, pēc tam ārstēšana, pēc tam vēl kaut kā.
viens tur, neviens, mans kardiologs daktars teica, nebūs tik ātri viss tas. Es teicu, ir iespēja, šitā teica, davai teiksim tā, kā, nav iespējas. Un tīri pēc gada, gandrīz pēc gada, kad tagad atceros, 3. septembrī, man kaut kā palika vienkārši slikti. Es zvanu doktoram, teicu, doktors, kas var būt? Davai brauc pie maniem, nodosim analīzes, ja? Davai. Būs baigi dārgas, es teicu, cik ir, tik ir. Nodevu analīzes. No laboratorijas pirmkārt ziņa atnāca pirmai viņai. Teicu, Romāns, jau bija, ka tagad atceros, 7 vakarā. Brauc uz Stradiņiem, uz slimnīcu, nav tik labi viss. Es teicu, nē, es gandrīz gadu vazējos pa visādam tur rehabilitācijām, es gribu mājās, viss. Nē, dai no rīta braukšu. Viņa teica, ja būs vēl sliktāk, sauc ātros. Es teicu, sarunāts doktors. Ap 8 biju Stradiņos, ielika man atkal kardioloģijas nodaļā un atkal pavadīju 2 mēnešus veiksmīgi tajos Stradiņos. Uztaisīju sirds operāciju, man bija perikardīts, kaut kāda infekcija palika. Viņa brīdināja, viņa teica, varbūt ir, varbūt nav. Parādīties var šodien, rīt, varbūt pēc 5 gadiem. Man parādījās gandrīz pēc gada. Sākās ārstēšana, sākās atkal operācija, atkal rehabilitācija un tā, un to. Principā tas ir viss tas stāsts. Vienīgais, ko gribēju pateikt, es nezinu, ka tagad, bet toreiz puiši vispār perfekti strādāja. Visi pa godām. Izdīt ārā nevienu nevarēja. Tur kaut kāda atpūta. Nē, mēs strādājam. Viss. Kā ir, tā ir. Un neviens nečikstēja. Bija iespēja aiziet uz mašīnu, druskuņi atpūsties. Es nezinu, tur jau droši vien telti kaut kāda bija. Atpūsties, mainīties, ja. Bet, mēs pirmie bijām. Pirmajā momentā vajadzēja pārorientēties no glābēja par glābjumu. Un tas nav tāds klišķis, vajadzēja saprast, pirmkārt saprast, kas ar mani pašu notiek, vai es esmu dzīvs, vai visi ekstremitātes kustās, vai pašsajūta ir daudz maz, vai pie samaņas un tā tālāk. Saprast, norientēties, kas ir ar mani. Pēc tam nākamais ir norientēties, kas ir ar kolēģiem. Sasaukties, vizuālu kontaktu vai kaut kā tā. Tāpat kā, man liekas, izlūkošanā. Maksimāli daudz saprast informāciju, kas ir apkārt, kas ir ar tevi, kas notiek, kādi iespējamie tur scenāriji attīstības un tā tālāk. Un tad jau, tad jau tu sāc, ja tu vari sevi kaut kā paglābt. Manā situācijā es varēju pavisam nedaudz sev palīdzēt, tīri atbrīvojot sev vietu, kur pakustēties un beigās arī rokas padot ārā pa to šķirbu. No ķivera, es tā gribētu domāt, kad viņa atstrādāja sevi uz 100%, izglāba mani. Es tā pieļauju, jo tas bloks nāca tieši sprandā. Un tās ķiveres, tā maliņa, tā kā pārnesa to sitienu no sprandas uz plecu, nedaudz kaut vai pa 5 centimetriem, bet tas bija laikam tie liktenīgie 5-4 centimetri, kad trāpīja pa plecu, nevis sprandā. Mani no slimnīcas izrakstīja jau nākamajā dienā, kas man arī bija tāds diezgan šoks, jo vēl, kad man izvilka no tām drupām, tad es principā pakustēties vispār nevarēju. Tikai acis plikšķināt un pat galvu sāniem es nevarēju pagriezt. Bet
pēc tam nākamajā dienā pateica, ka ir tur lūzumi, bet kas nav, teiksim, dzīvībai bīstami, un kā es jau pamazām atgūtu to spēju staigāt un kustēties un visu darīt. Nu, un palaidu nākamajā dienā jau mājās. Nu, tad sākās rehabilitācija. Nu, cik ilgi bija jāsārstē lūzumi paši, pēc tam pieteicāmies uz vaivariem, pēc tam vēl. Es gan neatceros, cik man kopā tas laiku aizņēma. Nu, pusgadu, man liekas, noteikti. Līdz es varēju atgriezties dienestā, daudz maz pilnvērtīgi. Tāds notikums, protams, ka var atkārtoties. Un tie, kas tur ir bijuši, un sapratuši priekš sevis, kad tas nav priekš viņiem, man liekas, tad viņi arī atsijājās. Es pat nezinu, vai bija kāds vai nebija. Gan jau, man liekas, ka bija. Kas pēc tā notikuma pateica, ka ne, Džeki, tas nav priekš manis, es iešu citur strādāt. Un tas ir normāli. Man liekas, ka ne visi var lidot vai ne visi var zemi rakt un tā tālāk. Bet kaut kādus, protams, secinājumus mēs visi esam izdarījuši, bet reaģēt mēs tāpat. Mēs jau tādā notikumā, teiksim, negājām tur, neskatoties ne uz ko, kā kreklu vaļā un iekšā. Nē, mēs tomēr skatījāmies uz tām konstrukcijām, kad vai nekas vēl nevar nokrist, jo nebija jau tā nojauta, ka tiešām kaut kas vēl var nonākt lejā. Un ievērojam kaut kādas darba aizsardzības prasības un tā tālāk, un tas viss bija. Un tie, kas ir palikuši dienestā, es domāju, ka viņi tieši tāpat reaģētu arī uz citu nogurumu un ietu strādāt un glābt un upurēt sevi. Šī istabā viņš te piedzima. Ne jau istabā tieši, kā saka, slimnīcā piedzima, bet te viņi pāvedām mājās. Te viņš uzauga šī istabā. Šite rāpoja, šite staigāja, te mācījās lasīt, rakstīt. Viņam līdz 23 gadiem viņam visi dzīve pagāja šī istabā kopā ar mani. Man tik svaigas atmiņas, kā var to neatminēties. Es strādāju, viņš blakus rāpo. Viņa galvenais, lai baba būtu blakām. Viņš staigāja te pa istabu rāpoja, kā saka, maziņš bija, klucīši lika. Kā viņš, toreiz bija tie repšiki, jā? Vai kā viņi skaitā tā nauda, jā? Kā viņš iemācījās skaitīt. Viņam istaba bija noklāta ar naudu. Kas tas ir, kas man prasība. Viņš skaitīja kopā, salikt ar čupus, atminot, ka tas vecais tēvs, jā. Viņš ienāk iekšā, viņš saka, cik tev vēl tur trūkst? Viņš saka, es nezinu, viņš saka, te tik daudz, viņš saka, 2 saskaitīt. Viņš pieliek viņam vēl, viņš vēl skaita. Un tos ciparus atzīmē un pēc tam skaita. Tā viņš iemācījās skaitīt. Godvārds. Es nezinu, kā to var izstāstīt cilvēkiem, kas to neredz, vai ne to nevar saprast, ne? Bet es visu to atminot, kā tas bija, jā. Ābets viņam iedeva jau 4 gadiņi, ka bija, jā. Ābets ar, kā tu saka, ar gailīti toreiz bija tāds, jā. Uzzīmēs gailīts, ābets 1. klasē. Burte lieli. Viņš tos burtus skatās, kas tas ir prasīja, kas. Ļoti labi atminējās visu. Un pēc bildēm atminējās, kas tur bija, kā saka, kas te pusē bija, kas te pusē bija. Aizta strādāja uz šo mašīnas, es tik tā varu pastīties tā, pamazām pasaka, kas tas tāds ir. Viņš, kā nezinu, pirkst, kas tas bija, kas tas ir. Un atminējās, es brīnījos, ka viņš atminējās. Ka viņam jau bija 6 gadiņi jau, ziniet, uz skolu vajag gatavot. Kas viņu gatavoja? Viņš pats. Es viņam rādīju, kā vajag savilkt vārdus kopā. Burtus kopā, lai pateiktu zilbi, jā. Viņš saka, kā to var izdarīt? Viņš lasa atsevišķi. Es viņam saku, tu to burtiņu velc garāku. Un tālāk, jā. Viņš vilka, viņš saka, bet taču ļoti vienkārši, viņš saka. Saliec viņus kopā, viņš saka, un garumā velc. Un viņš tā sāk arī rakstīt. Es saku, tu raksti to ciešāk kopā, to vārdiņu. Un ļoti ātri iemācījās arī to, kā saka, tās zilbes un tos vārdus. Braucam pa ielu, viņš arī lasa. Izlasa, bet viņš saka, nesapratu, kas tas bija? Es saku, ko tu lasīji? Es saku, vēl ciešāk to vārdiņu kopā.
piemēram, tur aptieka vai veikals. Pēc tam, ka viņam tas viss uzreiz tā momentā pieliek, kas vairākas reizes viņam atkārtoja, kā tas ir. Viņš saka, bet tas taču ļoti vienkārši ir. Viņš vispār puika bija ļoti kluss un kautrīgs. Ja viņš skatījās, vai, kā saka, ko lielāk iet vai kā, vai niebežot vai ko tur. Bet, es jau viņu visur pavadīju, kā saka, skolu gāja līdzi, starpbrīžu uzreizēm aizgāju. Tad viņš zināja, ka es tepat kaut kur staigāju, kā saka, viņu sargāju. Tad viņš tāds drošāks jutās. Kā jau bija apmēram jau kādā 4., 5. klasa, tā jau viņam draugi bija tā, bet vienalga, viņš nebija tāds, kas skrien pa ielām tur daudzās vai, plēšās vai bļaustās. Viņš bija ļoti kluss puika tāds, ļoti kluss, bet nāca mājās, pats taisīja durvis vaļā. Es viņam atstāju ēst uz plīts, parādīja, kā to visu darīt. Viņš izdarīja točni, tā kā es biju teikusi. Un pie plīts arī, kā tur gāzi vajag izslēgt un ieslēgt, un cik ilgi viņu vārīt. Viņš visu iegaumēja. Mums telefona tā nebija, sazināties, nezinām, nevarējām. Pa dienu tas es darbā. Tāds uztraukums, domāju, kā viņš to darīs. Nav kam paprasīt nevienam. Atnāca mājā, viss ir kārtībā. Visu pareizi izdarījis ir. Jau sagatavojas stundas, viss. Viņš mierīgs, viņš nedarbas ar nekādas nedarīja. Vai grāmatu lasīja, vai ko tā. Bet mums jau lieta tāda, kad ģimenē vecais tēvs ir ugunsdzēsējs. Arī pēc armijas tūlītās 3. daļā iegāja strādāt, ne? Kad bērni mums paaugās 2 meitas, ja? Mūsu mamējās, ja? Viņš iekārto arī pa tām telefonistiem, kā saka, operatoriem, ja? Znote radās, Znote arī tur iekārtoja mācību centrā, atstrādāja pa šoferiem, ja? Edgars jau ar mani kopā aizgāja uz to ugunsdzēsēju daļu, tad vecais tēvs viņam rādīja mašīnas, kā puiši strādā, kā skrien formās un kā trivoga ir, kā saka, visu, ko. Viņam tas bija ļoti interesē, viņš neko neteica, bet viņš visu iegaumēja, kā saka, un patikās viņam. Un tad laikam jau, kā saka, ka skola beidzas, tā jau sadomāja, ka tomēr ies ugunsdzēsēji. Es viņam teicu, varbūt tās ies armijā, varbūt ies policistos. Es tomēr iešu pa ugunsdzēsēji. Tētis bija ugunsdzēsējs, vecais tēvs bija ugunsdzēsējs. Visi strādā ugunsdzēsēji, tik baba vien pat ne. Televizoru redz tos ugunsgrēkus, vai ne, un skrien tie ugunsdzēsēji vai kā. Es jau bieži uz turieni arī gāju, kā saka, nav jau detāli, vai ne, no mūsu mājām. Viņš man nekad kaut tādu satraukumu neredzēja. Pat kolēģis, kā saka, kā viņam gāja. Labi un viss, labi. Drauga, iet tev vai nav? Cik tev vajag? Nāc apskaties. Viņš teica, viņš saka, pasaka, kurš nav draugs? Viņš saka, visi. Viņš saka, es saku, tur nav slikti tāda, ka viens otru apbižo. Viņš saka, ugunsdzēsēji viens otru neiebižo. Viņš saka, tieši otrādi, viņš saka, aizstāv. Viņš saka, viens par visiem, visi par vienu. Tā viņš man teica. Viņi man visi jau pat ugunsdzēsēji. Viņi visi man sauc par babu. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, kad Edgaram pirmais vārdiņš, ka viņš sāk runāt, bija baba. Jā. Vienkārši vīrs man, kā saka, vectēvs, ja? Tas vienmēr smējās, sauc viņu, saka, davai baba nāc, panēsā viņu, iešūpinā vai gulēt vai ko. Un viņš arī visu laiku baba, viņš saka, tu saki baba. Un pirmais vārds bija baba. Un tādas tā iegājās visus tos te gadus. Un tagad man pat ugunsdzēsēji sauc par baba. Televizoru skatos pēcpusdienā vienmēr, vai ne? Arī te vakarā skatījos. Un pēkšņi reiz pasaka, tas bija, es domāju, ārprāts, vai tikai Edgars tur nav bijis. Zvanu viņiem, kā saka, bez apstājuši neatbild. Un tad uzreiz ziņas sākās ekstrēmāli ziņas. Par to ugunsgrēku, par to Maksimu, kas, tas ne ugunsgrēks, bet, kā saka, par to nelaimi, ka tā Maksima sabrukus, vai ne? Un ka tur visas tās daļas ir viss, es sapratu, ka Edgars tur arī ir, ja jau pirmā daļa ir, vai ne? Zvanīju, skatos pēc tā, domāju, ko tad es zvanu, ja viņi tur viss iekšā ir, vai ne, tajā Maksimā. Es visu to redzēju pa televizoru.
Te vakarā jau vispār gulēt nevarējām. 3 naktī tieši tā bija. Tad zvans pie durīm. Es domāju, ka tur sirds pārplīsīs, ka es sapratu, ka ugunsdzēs ieradušies. Viņi nāk pa durīm iekšā. Es nevaru pateikt, kā es to jūtos. Viņiem nekas nebija jāsaka. Es sapratu uzreiz, ka Edgara nav vairāk. Kā es kliedzu, viņam pateikt. Ko tu kliedz, ko tev vajag, kas tev ir? Viņš man saka. Es saku, Edgara nav. Un šie ienākumi saka, jā, nav. Kad kas bija, man bija tikpat kā saules stariņš tāds. Tagad viņa nav, vat, tukši istaba, atmiņas tikai. Jā, nu Vilnīts jau vispār, ka viņš bija sāka skolā iet, mēs viņu visādīgi mēģināja virzīt, mēs viņu, pa mūzikas līniju, vienlaiku viņš čelu spēlēja. Tas viņam galīgi nepatīk, tad akordeonu viņš kādu laiku spēlē, vai ne? Jā, mājās viņš dikti centās tās etīdes iemācīties. Un atrādot to, ko viņš ir iemācījies, viņš uztraucās ļoti. Un līdz ar to tie pirkstiņi ne tāpat tam klaviatūru, un viņš saka, tu neesi atkal sagatavojies. Bet kaut gan viņš mājās ļoti labi to etīdi nospēlēja. Un līdz ar to viņam tāda kā trauma bija tāda, un viņš vairs neturpināja, negribēja vairāk. Bet, Mēs jau viņam nespiedam, viņš negribēja. Viņš jau patiesībā pēc pamatskolas 9. klases viņš aizgāja uz Bulduru dārzkopības tehnikumu. To viņš pabeidz. Un tad viņš iestājās Lauksaimniecības akadēmijā. Jelgavā, un tur viņš nomācījās 2 kursus. Bet tā, ka mums nebija līdzekļi, kā viņu pabalstīt, 90. gadi, tie bija ļoti grūti gadi. Un tad viņš pārtrauc, un tad viņš sāk strādāt. Pirmā darbvieta viņam bija Saulkrastos. Es jau ļoti pārdzīvoju pa viņu. Un kad es prasīju viņam, kā tev iet, lai viņš kaut ko pastāst, viņš saka, viss normāli. Kaut gan ir ļoti daudz bīstams situācijas ir bijušas. Viņš jau, man liekas, nemaz nebūtu nokļūst, teiksim, tur pa to ugunsdzēsējos, jo viņš jau stājās Jelgavā, iestājās Jelgavas akadēmijā, un es biju briesmīgi ārkārtīgi aizrautīgs mednieks, un viņam arī patika, es viņu ņēmu uz medībām līdzi, un viss tā. Un viņš arī jau, es neatceros, vai viņš jau noformējās, vai vēl viņš bija pa mācekli, kā tur bija, un tad viņš iestājās, viņam tais Buldurs viņš pabeidz, bet viņam faktiski neinteresē tā dārzkopība, tā puķkopība un kas tur viss lauksaimniecība, bet viņš to dārzkopības vai puķkopības to fakultāti viņš tajā Bulduros beidz. Un tad viņš aizgāja viņš gribēja iestātīt mežkopības fakultātē, Jelgavā, bet tur bija liels konkurss, viņš pie konkursa netika kaut kā iekšā. Un tad viņš sāk strādāt, laikam, mācīties citā tajā fakultātē un ar cerību, ka izdosies pamazam pāriet uz to, kur viņš gribēja. Jo viņš gribēja, varbūt pa mežzinu, tā mēs tam spriedam. Mēs ap 2 mednieku vai ne, dēls mežzins, kur vēl labāka situācija var būt. Es esmu viens, es nebraukšu bez tevi, kamēr mēs brauksim kopā. Tikmēr mēs brauksim. Tā, kad tu vairs nebrauks, tad es arī nebraukšu un cauri. Brauksim, kamēr kopā brauksim. Un tā es no tās reizes, es neesmu ierodas rokā paņēmis. Nevar. Mums vispār likās, ka viņš ļoti tāds labestīgs cilvēks ir. Jo viņš jau ātri gāja, viņš jau nebija nekāds karjerists, bet viņš ātri, teiksim, tur viņu izbīdīja, viņš bija pa vadu komandieru un tā jau tad viņš, es nezinu, vai tajos Saulkrastos, viņš jau nebija daļas komandieris. Tad viņi, man liekas, pārsūtīja uz Olaini, man liekas, viņš jau bija par daļas komandieru. Olainas tā brigāde, kas viņa tur komandas. Un tad bija rotācija un tad uz Rīgu. Viņš nebija ne kašķīgs, ne kāds, var teikt. Viņš vairāk domāja par saviem cilvēkiem. Tāpēc jau man likās, ka viņi bija ļoti, viņam viss tas sauciens bija viens pa visiem, viss pa vienu, vai ne jums tur bija, teiksim tā. Viņš ļoti labestīgi viss tā lieta bija. Jā, viņš jau bija... Man var teikt, viņš bija ļoti labs dēls, kā dēls un kā cilvēks. Man nekāda domstarpība viņa nebija. Viņš nekad uz mani balsi nepacēla.
Absolūti. Ne jau es biju vienmēr, man bija taisnība, bet viņš tā mierīgi visu. Es saku, viņam piezvanīja ap kādiem 3:45, tad mēs vēl sarunājamies. Viņš teica, brauc mājās, nopircis to aparātu. Man jau tā atmiņa nav. Mikroviļņu krāsni, jā. Un es aizgāju tepat uz upi, domāju, kādu zivu jādabūna. Tur bija savu paņēmienu, saprotu, vilnītim kādu taimiņu dabūt vai kaut ko tur ielikt. Un es tur iznācu tā, bišķiņa aizkavējos, es atnācu mājā no tās upes. Jau viss gāja vaļā tajā solitūdē. Ja es būtu bijis mājā, man tāda nelāga nojausma kaut kā bija, ja es būtu bijis mājā, es būtu pašu to sākumu, kā viņi sāk raidīt, kā pieslēdzās tai solitūdē. Varbūt, kad es būtu vēlējis viņu sazvanīt un kaut kā viņu brīdināt, vai viņš būtu iznācis ārā tajā momentā. Nu, visādas situācijas varēja būt. Bet es, kad atnācu mājā, tad burtiski pēc kāda 5 vai 10 minūtes bija tas nogurums, tas otrais nogurums. Un es viņam zvanīju visu vakaru. Un tad es domāju, tad es vēl cerēju, tā, ka varbūt, ka viņi iet iekšā tādā situācijā, varbūt, ka vispār mobilos telefons nedrīkst ņemt līdzi, lai netraucētu tam darbam tieši. Es jau cerēju, bet un tad no rīta jau atbrauc, daļas atbrauc. Un tad bet man jau bija skaidrs, faktiski, nojausma bija ļoti nelāga tāda. Tā bija, jā.